Augstu godāt kolēģi, šo projektu ir iekļāvis cilvēks un izveidojis, kurš pēc 2 stundām mūks prom uz Briseli. Pēc 2 stundām, Kola kungs, jums ir droša līdmašīna ārpus Latvijas. Tāpēc jūs uzskatāt, ka jūs varat šeit atstāt mums jebkādu mantojumu. Pareizi, Kola kungs. Nepadomājiet par to, kā jūtīsies te Latvijas iedzīvotāji, kuri nav spējīgi, kā jūs, tagad ar koferi jau, pēc 2 stundām pamest mūsu valsti. Tur Briseli, Kola kungs, jūs gaida drošais bunkeris, kur jums būs siltais ēdiens, ūdens, drošība un absolūti garantēta nākotnē. Kola kungs, jūs to ļoti labi zināt. Tāpēc viss, ko jūs atstājāt šeit... Kolēģi, mazliet klusāk. Apvienotais saraksts. Klusums. Es pret konkrētu momentu. Un es jums skaidroju, kāpēc. Tāpēc, ka tas ir provokācija. Un konkrētajā brīdī vēlreiz atkārtošos. Cilvēks, kas viņu iesniedza, pēc 2 stundām būs prom no Latvijas. Absolūti prom. Vēlreiz, kolēģi, no turienes jūs varēsiet turpināt savas provokācijas, bet padomājiet par Latvijas iedzīvotājiem. Konkrētu paziņojumu pat koalīcijas kolēģi nepiekrītā uzreiz un momenta pieņem. Jums lika to pārstrādāt. Tāpēc, ka vēlreiz, Kola kungs, drošība būs Briseli. Latvija drošības nebūs pēc jums. Tur bunkerī sēdiet un gaidiet. Mums te ir galvenais padomāt par Latvijas iedzīvotājiem. Mums uz dotu brīdi nav viņiem nec ūdens krājumu, nec pārtikas krājumu. Mēs pat, ja visus mobilizējam, mums pat ieroču nav. Ar ko mēs te karosim? Ar dakšām? Visa pasaule jau teica jums konkrēti 5 punkti, kāpēc tas nav iespējams, ko jūs šeit uzrakstījāt. Bet jūs domājat, ka jūs zināt labāk, kā pārvaldīt visu pasauli. Cilvēks, kurš laikam neko vairāk par lauku frizētavu nav vadījis savā dzīvē. Piedošana, Kola kungs, tas ir provokācija no cilvēka, kurš pēc 2 stundām bēgs prom no Latvijas. Bileti jums ir nopirkta, koferis jau ir sakrāts, un jūs braucat prom no Latvijas. Un tas ir slikts mantojums, Kola kungs. Nepārdomāts un slikts. Pret.